Mēdz teikt, ka tu esi tas, ko tu ēd. Mēdz teikt, ka tu esi tas, ko tu domā. Mēdz teikt, ka tu esi tas, kā tu dzīvo. Un dzīvošana sastāv no izelpām. Gaiss iekšā, gaiss ārā. Kādu gaisu mēs elpojam, tad, kad esam dabā skaidrs, bet, kad atrodamies telpās, izrādās, materiālus nepareizi saliekot, var tikt pie nesmukām slimībām. Vairāk Sandis Simjonovs. Līdz šim par mājokļu gaisa kvalitāti, jeb gaisu kalpojumu dzīvokļos runāts maz. Taču tas ir būtisks aspekts. Tādēļ šoreiz pievērsīsimies tam, ko īsti elpojam. Gaisa kvalitāte veido 3 komponentu: temperatūra, kurai optimāli ir 18 līdz 22 grādi, mitrums 40 līdz 60% un CO2 līmenis. Tā mērvienība ir parts per miljonu, jeb ppm. Normas robežas ir 700. Nu ko, dosimies mērīt ogleskābo gāzi. Sāksim ar Stradiņu slimnīcu Āgenskalnā. Uzņemšanā 600 ppm. Tālāk jau nodaļā vairāk nekā 700. Stradiņu poliklīnikā virs 1000 ppm, tātad krietni virs normas. Šeit spicē rādītājs ir aptuveni 600 vidējais, kas ir normas robežās. Un šeit montāžā pārbaudīsim, cik augsts ir CO2 daudzums. Rādītājs rāda 770. Tas nozīmē, ka šeit gaiss ir sliktāks nekā lielveikalā, toties krietni labāks nekā poliklīnikā Stradiņos. Ils Dimdiņa veids gaisa kvalitātes mērījums 30 dzīvokļos. 70% no tiem bija problēmas ar gaisa kvalitāti. Tas arī parāda par to, ka ventilācija ir nepietiekama. Ja, ko var nomērīt ar mēriekārtu un fiksēt, ka tā situācija tāda ir un ka viņa jārisina. Pati Ils dzīvo vienības gatvē. Māja eksploatācijā nodot 2006. gadā. Pie logiem atstāts ventilācijas lūks un iedzīvotāji paši tās var atvērt vai aizvērt. Viņš ir vaļā, un tad, kad viņš ir augšā, tad viņš ir ciet. Tad ir vaļā. Tur vienkārši šī brīdis aiztaisās, tā varētu teikt. Nāk svaigs silts gaiss ziemā, teiksim, nav nekāda ventilācija vairāk vajag. Vislielākās problēmas ir padomu laikā būvētajām daudzstāvu mājām. Ventilācijas šahtas sākas pagrabā. Pirmajā stāvā plūsma ir stipra, tāpēc nereti iedzīvotāji ventilācijas restes aizlīmē. Savukārt augšējos stāvos gaismu plūsmas nav vispār. Tā, ja mēs runājam par daudz dzīvokļu dzīvumiem namiem, tur, kad cilvēki uzturas, cilvēks ir pats piesārņotais un pats no tā arī cieši. Protams, arī tur liela nozīme ir tieši moderniem materiāliem, plastmasam, tur krāsam, kur izgaro ļoti daudz arī tur sliktu formaldehīdi un visi piemēram gaistošas vielas. Maldīgs ir priekšstats, ka gaisa kvalitātes problēma var ātri atrisināt uz laiku, atverot logu. Mēs redzam, ka stundas vai pusotras laikā CO2 līmenis pārsniedz jau ieteikto normu 700 ppm. Viens no veidiem, ko var izdarīt cilvēks, ir ventilācijas restu iztīrīšana. Vienkāršākais veids, kā dzīvoklī pārbaudīt ventilāciju, ir pielikt papīru lapu. Šeit var redzēt, ka vilkme ir, tomēr nepietiekoši. Papīra lapai būtu jāpaliek tur uz vietas. Problēmas ar ventilāciju atklātas renovētajās mājās. Mājas nosiltināts, bet par ventilāciju nav padomāts. Logus nomainot no veciem pret jauniem, tiek apturēta pat tā pēdējā plūsma, kas vēl kaut cik bija. Logi tiek noslēgti praktiski pilnībā, tas nozīmē, ka ieplūdes nav nemaz. Pētnieki atklājuši, ka kopš 70. kad Eiropā uzsāka ēku siltināšanu un blīvēšanu, bet ventilācija palika novārtā, bērnu saslimstība ar elpošanas slimībām un asmu strauji pieaugusi. Tieši sakrit ar tiem 70. gadiem, kad bija pirmā enerģetiskā krīze Eiropā, kad visi sāk siltināties, taisa tie, kas blīvē, kas tur samazina to ventilācijas daudzumu. Tie risinājumi ir, jā. Un kā to atrisināt, tas ir tāds projektēšanas jautājums un saskaņot, kāds tas risinājums ir pieņemams visiem, jo tas, protams, noteikts finanses ieguldījums. Skaidri zinu, ka šobrīd iedzīvotāji nevar vienoties par jumta remontu, vai par ēkas siltināšanu nevar vienoties. Tad ir ļoti maz ticams, ka iedzīvotāji varēs vienoties, piemēram, par kaut kādu vertikālu gaisvadu izbūves ar dzīvokļiem un kaut ko tam līdzīgi. Bet šobrīd tas risinājums tāds, ka viņš netiek risināts nemaz, un pēc tam ir problēmas. Artūrs Lišinskis uzskata, ka valsts institūcijām daudz stingrāk jākontrolē gaisa kvalitāte. Līdzinēja attieksme bijusi vieglprātīga. Bēdīgi ir skatīties uz bērndārziem, kur parasti rekonstrukcija notiek lielā steigā, termiņi spiež būvniekus, uz būvniekiem spiež arī finansiālie jautājumi.
Tātad viņiem ir jāizbūvē šis bērndārs jārekonstruē iespējami lēti. Rezultātā pielietotie materiāli, krāsas, mēbeles, paklāji, linoleji, tas viss ir lētākais. Un es varu ar pilnu atbildību teikt, ka tajā rūpnicā, kur ražo šo linoleju vai to krāsu, tur strādniekiem nepieļauj tādu kaitīgo vielu piesārņojumu, kādu mēs pieļaujam bērndārzos pēc viņu nodošanas eksploatācijā. Esam pieraduši, ka gaisa, ko elpojam, ir par brīvu. Nodokļi par elpošanu vismaz līdz šim nav jāmaksā. Taču telpās, kur pavadam lielāko dzīves daļu, par labu gaisu ir jāmaksā. Pēc tam ārstējoties par to maksāt var sanākt krietni dārgāk.